Nu, svētki nāk. Kas ir svētki? Tie ir pīrāgi. Mājas smaržo pēc pīrāgiem. Tikai 12,9 vai 12 ēdienas gan nevajag. Un tad viss būs jāpēd. Nevajag. Vajag, lai būtu viegli. Dāvanas. No priekš tam ir dāvana kartes grāmatnīcās, lai tie bērni nopērk paši. Nevajag tās pārtiks pakas, kurš sauc par svētku paciņām. Nevajag. Mums ir pārāk daudz bērnu, kuriem ir cukura atkarība un maziņi. Viņiem ir problēmas ar vēdera izēju, ar zarnu darbību. Mēs viņus saucam par hiperaktīviem, jo viņi lēkājot un kliedzot jūtās mazliet labāk. Jo tas cukurs ir visur. Un viņi tiešām ir baltā nāve. Tas nav svētku variants, ticiet man. Var arī izcept ābolus. Nopirkt tādas skābākas, izdot caurumu, ielikt medutiņu un kanēlīti un ielikt cepeškrāsnī. Brīnišķīgs deserts. Nu, lai mājas smaržot, var jau tās piparkūks. Ne, bet piparkūks ir labs ēdiens. Tas parasti ir pēc svētkiem. Kad nekā nav, nu, tad pāris 3 piparkūciņas dienā ir, nu, tāda jauka lieta. Nu, man teikšu tā, kad kādreiz sliktai lietai galā ir kaut kas labs. Vai jau 3. gadu man ir diabēts, un man vairs nevar dāvināt saldumus. Jo man ir 2 Ziemassvētki, kur ir 25 Rafaelo un 10 asortkasts. Ne, nu cilvēki jau labi domā, tāpat kā tiem nabaga doktoriem. Vai nu viņi ēd, vai nu dāvina citiem, vai nu tās konjaka pudeles, vai nu dāvina citiem, vai izdzer paši, un tās vēl sliktāk beidzās. Nu, nevajag. Vienmēr tam sliktajam ir arī tas labais gals. Jā, nu es gan neesmu tāda, kas sevišķi kautrējās, es runāju patiesību, jo es melot neprotu, tāpēc radu pulkās savā laikā sevišķi mani nemīlēja. Varbūt bijās. Droši vien, ka tā vajag. Bet es arī vīram savā laikā teicu, es nekad neteikšu, ka tur ir melns, ja es redzu, ka tas punkts ir balts, arī tavā labā. Es to neteikšu, jo es nemelošu. Kad meita izauga, paldies, tu man daudz mamma iemācīji, bet tu melot neiemācīji. Un es viņai teicu, es nevaru iemācīt to, ko es neprotu. Jā, es mīlu patiesību. Jā, es esmu kritiska arī pret sevi. Es neesmu pilnība. Un neviens nav pilnība. Mēs esam tikai cilvēki. Stiprāki, vājāki, bet cilvēki. Un tāpēc jau nav kāds jānoliek, ka viņam kaut kas cits ir. Mēs visi esam Dievu priekšā vienādi. Bet citiem nav dvēseles, citiem ir tukšums. Un tai tukšumā ieperinās ļaunums. Latvieši to sauc par mošķiem, kristīgā baznīca par dēmoniem. Bet atcerieties vienu lietu. Man 23 gadus atpakaļ teica, mēs zinājām, ka jūs nāksiet, mēs jūs jau gaidījām. Mums visiem ir vajadzīga šī jaunā enerģija, un mēs visi jānoliek pie vietas. Pirmo dēmonu Lātgalē es 20 gadu atpakaļ noliku pie vietas. Un tas bija iespaidīgi. Klātesošiem mats sacēlušies stāvus gaisā. Man savā laikā ir citādā pasauli intervijas arī pa telefonu, un bija tā, mums lasītāji grib zināt, kur jūs liekat to, ko jūs noņemat. Pavisam vienkārši to līdz podām. Tātad es novēlu jums padomāt par savu veselību, jau tagad, nevis pēc svētkiem, kad būs grūti no pārēšanās, jo viss sliktais paliek to līdz podām. Mums ir jātīrās, mums ir gan jāsvīst, gan jāraud, tā ir dabiska funkcija, un galvenais, lai mēs labi funkcionētu, lai mums strādātu aknes, un visi mazie sīkie dziedzerīši, no ko ir atkarīgi mūsu veselība un dzīves ilgums. Un, protams, gēni. To, ko mums ir iedevuši senči. Bet arī to vecāki par to neatbild. Tur ir cita kārtība. To sauc par karmiskiem spēkiem. Tāpēc nebeidziet no savām problēmām šodien, stājieties pretī, risiniet, mainiet savu dzīvi, mainiet profesiju, jo vajag. Esiet vienkārši laimīgi cilvēki. Tas ir ļoti svarīgi, lai būtu arī veseli. Un laimīgs cilvēks ir priecīgs cilvēks.
Laimīgs cilvēks nav skaldīgs cilvēks. Laimīgs cilvēks nav nīgrs cilvēks. Laimīgs ir priecīgs. Un ja jūs sevī to prieku nevarat atrast, palasiet nerātnās tautas dziesmas. Tikai viena no tautas dziesmām, tā gan nav nerātnā, tas ir stundas stāv domādām, kam vai sēž kamanās. Man ļoti nepatīk, ticiet man, nedomājiet stundām, nešaubaties. Ir jums mērķis, ejiet un sasniedziet, ej un izdariet, un tad redzēs. Bet neuzdot jautājumu, vai man izdosies. Ja jums ir tāds jautājums, tad jums nekas neizdosies. Ir ļoti svarīgi noticēt sev. Mans sapnis ir, lai man tauta dzīvo kā viena ģimene. Vienā ģimenē arī strīdās, un tas ir normāli. Bet vienā ģimenē visi viens otru atbalsta. Mēs pamēģināsim tādu valsti veidot. Bez vardarbības, ar mīlestību, bet ar ļoti stingru kārtību. Ja māte audzina bērnus, tad jābūt gan mīlestībai, gan stingrībai un kārtībai. Vai ne? Jūs taču man piekrītat. To kārtību jau vajag. Šī saucamā demokrātija pasaulē nav nekāda demokrātija. Kāpēc musulmaņu pasaule šobrīd sprāgst gaisā un cilvēkiem ir jābaidās braukt uz jebkuru valstu, kur viņi dzīvo? Tāpēc, ka mūsu kaimiņi, es viņus nesaukšu pa jaukiem, Zviedri, šogad izdarīja ļoti lielu kļūdu, jo atrauja dedzināt Korānu. Un to nevajadzēja darīt. Tā nebija demokrātija, tas bija stulbums. Nevajag nevienai zūstām raustīt. Ir jāļauj katram dzīvot savā valstī, kā viņš to vēlas, bet ne mūsējo. Mums ir katram par savu valsti jālem pašiem. Jo Dievs mūs šeit ir atvedis, un cilvēkiem to nebūs mainīt. Atcerieties, es vēl šogad ar jums tikšos. Atā!